Nu, čau, mani mīļie! Ir vasari, ir svētku laiks, ir visādi grandiozi pasākumi, gan pilsētas svētki arī, un gribas daudz ko redzēt, un protams, arī darbi, maizīti jāpelna, jā. Gan ikdienišķie darbi, gan hobijs, un tad, lūk, viens no maniem hobijiem ir, lūk, šāds. Es pat nezinu, kā man ar viņu darīt, taisīt atsevišķi tā kā kanālu vai kā, bet es domāju, to darbu varbūt nebūs tik ļoti daudz. Varbūt šeit pat pie šī paša, it kā Mārtiņdārs. Pēc būtības ir gan ko dārzā darīt, gan vajadzīgs atpūsties, gan hobijs. Gatavošana, gan citi prieki, dzīve ir dzīve. Protams, arī mežs neatņemama sastāvdaļa, jaunā paudzīt arī, kas ir arī viņu interesēs, kur aizbraukt, kur ko redzēt, kur bērniem labi pavadīt laiku, un tā. Tad lūk, par cik ir vasara un viss labi žūst un viss apkārt tik zaļš un skaisti un tik baudām. Un tad, pieķēros otām. Sagatavoju pamatni, uz kā zīmēt, protams, to visu, tā kā pienākās, jā. Te nav nekas gatavs pirkts, te viss ir pašas taisīts un gatavots viss uz kā un viss pārējais. Un aiziet, dvēseles baudījums. Pie šī darbiņa apmēram man kāds pāris nedēļas ir strādāts. Kācis vaļā, tā sagatavot kafiju visai dienai un aiziet. Šeit ir izmantotas 6 krāsas tikai, nav nekāda lielā krāsu gama, zaļā krāsa kā tāda šeit vispār nav izmantota. Tā ir sagatavota no zila, dzeltena, balta, melna, tad vēl sarkans un violets un viss. Vienīgais, kas ļoti ir tumšās dienas mākoņainais, kas ļoti paņem laiku un ir, es izmantoju gaismiņu, bet tā gaismiņa viņš nedod to, ko gribētos, jo viņš rada tādu kā atspīdumu, un tas ir traucējoši atkal un ir grūti ar to zīmēt un, visādi cīnījos, bet gala rezultāti, spriediet paši, skatieties, kā jums novērtējiet. Tur apakšā ir tā īkšķīša poga, droši variet uz to uzspiest, ļoti priecāšos par to. Tās man būs kā stimuls rādīt un stāstīt daudz ko vairāk. Tā ir skaitā arī par veselību, par dabu, tas ir no dabas tējām, kad nevajag pirkt tabletes un tērēt tur naudas, ir īpaši šobrīd šajā laikā, kad ir ir tāds diezgan saspringts laiks, kad priekškam tabletes pirkt, ja tepat tās apkārt aug tēņas, kuras pavelti var salasīt un izmantot tablešu vietā, un kas ir pat daudz veselīgāk, un atrisināt tādas, reizēm tādas sarežģītas nebūšanas, kas mums notiekās ar veselību. Arī par kafiju gribēšu parunāt, kas nebūtu. Nav tik nevainīga kafija, ko mēs ikdienišķi lietojam. Tas viss tam dzīvē ir iziets cauri un ir ko man teikt. Un pastāstīt, kā var darīt un kā labāk nevajag, ja gribam būt veseli un laimīgi. Labi, tas cits stāsts. Bet, spriediet par šo. Spriediet paši, kā ir sanācis. Protams, tur jau pie viņa vēl var strādāt un daudz un dikti, bet man tā pacietība ir tik, cik viņa ir. Šajā reizītē es domāju, kad pietiks un ar to mazo otiņu šo te platību bišķiņi ir. Platumā viņa ir 1,30 m. Un augstumā 80 centimetri. Tas neliels meža pasaulīte ienesta, uzlikta ar akrilu uz audekla. Un tagad, kad tas ir izdarīts, ir tik labi, ir tik patīkami. To ir grūti aprakstīt. Tas tāpatās kā makšķerniekiem, kad viņiem velk, viņiem vajag un cauri. Tā man ir ar šo. Tad, kad es kaut ko varu veidot un gleznot vai kā citādi, rokdarbi, tad
izpausties, tad ir šausmīgi labs sajūta. Tikai ne zeķu adīšana, tas nav priekš manis. Es ādu, es varu izpausties visādi citādi, bet tikai ne zeķis. Tas man nevedas zeķu adīšana. Tur apakšā ir tā vietiņa komentāriem. Tur tu vari izteikt savu viedokli, savu vērtējumu. Un šajā reizītē teikšu atā visiem, čau, čau! Un tiekamies nākamajā video.